Ir 2026. gada 12. februāris. Latvija un pasaule ir Valentīna dienas gaidās. Visi ēdīs Valentīna dienā kaut ko saldu un garšīgu. Es atrodos Saulkrastos un arī meklēju kaut ko saldu un garšīgu. Uz Saulkrastiem brauc pārsvarā cilvēki vasarā. Bet kāpēc ne ziemā, ja šeit ir Saulkrastu gardumi? Un es turpinu šķetināt jautājumu par to, vai kristietis ir arī cilvēks. Un es arī noprecizēšu šo jautājumu, tāpēc, ka kristieši parasti uzskata par nūģīgiem, superpareiziem, neinteresantiem cilvēkiem. Bet šodien mēs runāsim ar īstu biznesa lēdiju, Saulkrasta gardumi īpašnieci. Dodamies! Sveicināta, Ilze! Sveiki! Es jau tevi pieteicu skatītājiem, kā šīs lieliskās konditorejas un kafejnīcas īpašniece, kā biznesa lēdiju, un šobrīd piesaku tevi arī kā kristieti. Ja? Kā tad viss šis tavs biznesa stāsts garšīgais sākās? Tas bija 2009. gads tālais. Tie bija grūtie finanšu krīzes gadi. Jā, un nāca mums piedāvājums, ka ir mums Saulkrastos blakus Kultē tirdziņš. Tur ir nepieciešams maizītes, un, ja ir nepieciešams, tad izdarīsim visu, lai to varētu izdarīt. Brīnumainā kārtā, neskatoties to, mums nebija ne iekārtas, ne mums bija līdzekļi, ne mums bija prasmes pat, bet iekārtu kaimiņiene mums piešķīra. Kas tā bija pa iekārtu? Krāsns. Tā bija profesionālā krāsns, viņa bija savulaik strādājusi. Kaimiņiene bija strādājusi Gaļas slimnīcā, un viņai jūku laikos, kad algas laikam nebija ko izmaksāt, viņai piešķīra krāsni. Viņai viņš čūnītī aiz malkas bija nostāvējis kāds 20 gadus, un tad viņi mums viņu atdeva. Jā, ar līdzekļiem bija tā, kad ņēma palīgā draudzeni. Viņa tajā laikā strādāja šī kafejnīcā tieši, un viņa darbā paņēma avansu, lai mums būtu tām pirmajām izēvielām, ko iegādāties. Un tad devāmies uz veikalu, visu sapirkām, braucām mājās, ķerties pie darba. Es pilnā pārliecībā, ka man ir palīgā konditors, bet izrādās, ka viņa īsti to nemaz nemāk. Ka viņa nāk uz šeit strādāt, bet nav gatavs jau mīklas, tā kā visu taisa. Cik jums bija gadu toreiz? Nedaudz pār 20. Cepām visu nakti un nevarējām vien izcept. Un jā, tas bija ļoti amizanti. Jā, līdz rītam cepām. Sapratām, ka jābrauc uz tirgu. Tikai tad mēs sākām domāt, kā to visu tagad sapakot, kā aizgādāt uz tirdzniecību, kā cilvēkiem pasniegt. Un interesanti, mēs arī nereiz nebijām paši bijuši tajā tirdziņā. Pulkstens bija 9, kāpām mašīnā braucām, bet izrādās, ka tas ir lauka tirgus, kurš sāks jau 6 no rīta. Visas tirdzniecības vietas aizņemtas, jau viss pilnās parāda. Vasarā, ziemā? Tas bija rudens, septembris. Viss notiek pilnās parā un mēs ierodamies. Bet jā, viss beigās veiksmīgi. Cilvēkiem patika. Un bija pat klienti, kas atgriezās jau tajā pirmajā reizē. Un, respektīvi, mēs no tās reizes mēs vēl līdz šim brīdim uz Kultas tirdziņu braucam katru sestdienu. Lielā mīkla, kas bija iemaisīta rūkstu, cepam vēl joprojām. Vai kristietis ir arī cilvēks? Ja? Kāda ir tava atbilde? Vai tu dzīvo maksimāli svēti un pedantiski kā mūķene, vai kristietis ir arī parasts, foršs, stilīgs, interesants, kurš dara visādas dažādas lietas, un tavs redzējums uz šo? Mēs viennozīmīgi esam cilvēki visi. Mēs neesam neviens ideāli, un arī ir tā, ka viss jau, kas ir šajā pasaulē, viss ir Dieva radīts, Dieva dots, lai mēs to baudītu, priecātos, lietotu. Un tikai atšķirība ir, ka ar Dievu tam visam ir vēl lielāka vērtība, un tam ir nozīme, un ka tam nav nezināms nobeigums, bet ka tu zini, kas ir sagaidāms pēc šīs dzīves. Kas bija tālāk pēc tirdziņiem? Pirmos gadus bija tikai tirdziņi.
Tad tas ražošana notika mājās. Piereģistrējām māju ražošanas virtuvi. Un nemanāmi pārauga par kaut ko lielāku, ko jau mājās īsti nevarēja. Cik gadi pagāja? Kopsumā mājās mēs 5 gadus strādājām. Bet mājās tagad apraksti lūdzu, kā tas notika? Tā kā vienā istabiņā, virtuvītē vai kur? Principā pirmo pusgadu tas bija mazajā virtuvītē. Tad mēs sapratām, ka nāk sezona un būs noteikti apjoma lielāka vajadzīga. Cik jūs cilvēki bijāt? Principā sākumā pirmos 1 vai 2 gadus bijusi viena pati biju. Tad pieņēmām darbā meiteni, konditori, no kuras es daudz ko varēju mācīties. Jo pašai man pieredze bija tik, cik es pati biju apgūsi pašmācības ceļā. Un, pieņēmām darbinieci, tad vēlāk otru darbinieci. Un tā pagāja. Tas viss vēl mazajā virtuvītē, ja? Nē, virtuvītē bija tikai kamēr es viena. Tad mēs tā kā jau daļu no mājas pārveidojām par ceptuvi. Kā tas notika? Māju pārveidot par ceptuvi. Es savā laikā, Covid laikā, starp citu, pārveidojis dārza namiņu par pirti. Bet kā ir par ceptuvi pārveidot virtuvi savu personīgo? Dzīvojamo istabu, kura atradās blakus virtuvē, pievilka ūdeni, kanalizāciju, elektrību. Tas viss šeit Saulkrastos, jā? Jā, Saulkrastos, jā. Atbilstoši elektrību pieslēdza. Un, tā arī viss pamazām. Ko kaimiņi teica? Kaimiņi bija priecīgi staigāt un smaržot. Nebija jādalās, kā saka. Gājām pie kaimiņiem, cienājām ar kūkām. Bet es domāju, visi bija ļoti, ļoti pozitīvi noskaņoti. Tas jau ir tāds sava veida skaistums. Tālāk no mājas jau uz kurieni jau un cik lielā cilvēka sastāvā? Tālāk mēs sapratām, ka mājās noteikti jau ir pa šauru, un tas ļoti liels nērtības sagādā, jo cilvēkam arī jādzīvo, nevis tikai jāstrādā. Un tad atradām telpas Saulkrastu Baltās kāpes rajonā. Arī iekārtojām, un cik mēs bijām cilvēki, sākumā varbūt kādi 5, un tad līdz 8, 9 cilvēkiem mēs kolektīvs izveidojās. Tas ir cekstā, tad tas viss bija, teiksim, ražošana, tas nebija apkalpošana bez kafejnīcas? Tā bija tikai kā ražošana. Mēs ražojām priekš izbraukuma tirdzniecības, jo tie tirdziņi bija saplānoti tā, ka viņi pusnedēļu katru dienu notika. Svētdienas, pirmdienas mēs atpūtāmies un sākot no otrdienas mēs strādājām. Paralēli mums bija arī ēdināšana un vasaras kafejnīca. Tā bija tikai kā viena lieta, ko mēs darījām. Kur bija vasaras kafejnīca? Saulkrastu centrā pie centrālās pludmales blakus infocentram. Kā saucās? Saules dārs. Viss nosaukums Saulkrastos ar sauli. Jā. Pēc tam, cik tad ilgi esat šeit Ainažu ielā? Ainažu ielā kopš 2022. gada. Sākumā pirmo gadu tikai kā kafejnīca mēs atvērām, konditoriju saglabājot Bērzu ielā. Un tad sapratām, ka ir grūti tik plaši strādāt, un ka mazāk ir vairāk. Un visu apvienojām un pārcēlām burtiski 3 dienu laikā visu ceptuvi ar visām iekārtām un izēvielām pārcēlām uz šejieni. Esam izrunājuši tādu, kā radās tava konditorija, kafejnīca, bet cik es saprotu, tur ražo arī saldējumu. Kā tad sākās tas stāsts? Jā, saldējuma stāsts sākās pirms 3 gadiem. Kādā dienā nejauši atvēru sludinājumu portālu un ieraudzīju sludinājumu, kā tiek tirgota profesionālā saldējuma iekārta. Neko ar to nedomājot, padalījos ar kolēģi, kas blakus sēdēja. Un viņi man saka, bet tev taču sapnis bija kādreiz saldējumu ražot. Es absolūti biju par to aizmirsusi. Kādu 5 gadu atpakaļ es viņai biju par to stāstījusi. Un es sapratu, ka, acīm redzot, tad ir jārēģē un jāpērk. Un sēdos mašīnā, braucu uz Jēkabpili, aizbraucu pakaļ iekārtai. Tas bija ļoti savdabīgs brauciens.
pilnīgi netipiski tam, kā parasti tiek iekārtas iegādātas. Jā, aizbraucu, mani sagaidīja vīrietis ar savu māmu, sagatavojuši jau dažādas receptes, ar ko es varētu strādāt. Veidu man demonstrēja, kā iekārta darbojās, kādas varbūt tur visādas lietas varētu gadīties. Tā kā ļoti instruēja, kas nav vispār tipiski šādās situācijās. Tad saklāja galdu, sēdējām dažādas sarunas, dzīves stāsts. Izklausās pēc precībām, nevis pēc iekārtas iegādes, kad, kā saka, pilnīgi tu iepazīsties ar bijuši, kā saka, ar vecākiem un tādā garā bez mazai. Jā, tas bija ļoti sirsnīgi un tiešām ļoti tādas siltas atmiņas par to braucienu ir. Un jau grasījos prom braukt, jau kāpu mašīnā un pēdējā brīdī mani pasauc un saka, Klau, varbūt vēlies kādu grāmatu. Mums bērniņos no iepriekšējiem mājas saimniekiem palikušas daudz grāmatas ir. Mēs visiem viņas cenšamies tagad izdalīt. Neteiktu, ka man tā kā ļoti bija nepieciešamība, bet pieklājības pēc es aizgāju un atradu ļoti skaistu, lielu franču konditorijas pavāra grāmatu. Tā bija profesionālā no konditorijas skolas. Kādā valodā? Angļu valodā. Paņēmu grāmatu un devos ceļā. Kas man spilgti atmiņā palicis, tas ir visu atpakaļ ceļu. Man nevienu brīdi pat neienāca doma prātā par to, ka man ir kāds iegūms, ka esmu iekārtu iegūsi un ka par to vispār nebija stāsts. Bet stāsts bija pirmkārt par to, ka šis brauciens deva paļāvību, par to, ka ir Dievs, kurš vada lietas mūsu dzīvē. Un tas bija liels miers sirdī. Par to, ka ir kāds, uz ko paļauties, kam uzticēties un ir liela drošība. Cik tad maksā iekārta, ja nav noslēpums? Tajā laikā es viņu par ļoti draudzīgu cenu dabūju. Bija 2,5 bet tā eiro, ja? Jā, tādas cenas īsti nepastāv. Iekārta varbūt ap kā 20,000 maksā, ja jaunu pērk. Toreiz atbraucu mājās, man pieslēdz iekārtu. Es sāku eksperimentus, cik jau bija sākusies vasaras sezona, cik man laiks bija, es mēģināju un nekas nesanāca. Saldējums bija ciets un tā kā īsti nebija kā baudāms produkts. Labi, neko, strādājām tālāk ar to, kas ir. 2,5 vējā, ja? Man tā drošības sajūta bija tik fundamentāla, ka šīs neveiksmes vispār to nesašūpoja nekādā veidā. Tas bija tāpat bija prieks. Un es nezinu, ko apkārtējie cilvēki par to domāja. Bet, tas ir kurš gads? 2023. gads. Jā, tad pienāca nākamā sezona. Atkal jau biju sakrājusi kaudzīti ar receptēm, ko mēģināt. Visu kaut ko biju izanalizējusi, mēģināju, un atkal nesanāca. Un bija vēl viena sezona ar saldējumu iekārtu, bet bez saldējumu. Un kā es šobrīd saprotu, ka tam vienkārši nebija laiks pienācis īstais. Un šis gads bija tas īstais laiks. Kurš? 2025. gada sezona. Jau pavasarī radās doma par to, ka kaut kādas pārmaiņas ir nepieciešams. Jo tiešām mums ziemas ir grūti pārdzīvot un kaut kas sortimentā ir jauns jāievieš. Un tā darbojoties, eksperimentējot, es atcerējos par savu pavāra grāmatu, kuru man komplektā ar saldējumu iekārtu uzdāvināja. Ķēros pie grāmatas, pamēģināju kādas kūku receptes, man liekas, viņas tik ideālas. Tiešām... Kura gada grāmata? Aptuveni? Tie bija varbūt kādi 10 gadi, 10 gadi orientējoši. Nebija tā, ka 100 gadi, kurai putekļi jānorauž, kas knapi lapas saglabājušās. Nē, modernā. Tā bija mūsdienīga, jā.
Jā, pamēģināju konditorijas receptes un sapratu, ka jā, tur tā grāmata ir īstā. Un šķirstot grāmatu, ieraudzīju, ka tur ir liela nodaļa par saldējumu. Kas visu laiku gaidīja, ka tu viņu atšķirs? Jā, tā sanāk, jā. 2 gadus sanāk gaidīja. Jā, sanāk, kad tā drošības sajūta, uz ko es paļāvos, viņa nebija nepamatot. Nekur tālu nebija, turpat grāmatu plauktā. Turpat grāmatu plauktā, jā. Un pamēģināju precīzi, grāms grāmā, neatkāpjoties nevienā solī no pamācības, un saldējums sanāca vienkārši izcils. Es atceros, tā grāmata tev tagad droši vien seifā glabājas. Ne? Jā. Nopietni? Nē, labi. Bet drošā vietā? Manā plauktā viņa stāv, jā. Viņa drošā glabāšanā manā plauktā viņa nestāv tā kā Kaut kur, jā. Sākotnēji tirdzniecību veicām no mobilās tirdzniecības vietiņas tepat terasē, bet pirmkārt jau sezona bija ļoti, ļoti bēdīga, bija lietaina, vēsa, līdz ar ko pieprasījums nebija. Un arī tas formāts pasniegšanas, viņš nebija tik ļoti varbūt piesaistošs, un tātad mums noiets bija ļoti, ļoti minimāls. Un radās idejas par to, ka uz nākamo sezonu vajadzētu saldējumu kafejnīcu izveidot. Jā, un brands jeb zīmols saucās Sisī saldējums, karalisks baudījums. Jā? Varbūt kāds īpašs stāsts par to nosaukumu. Kādā dienā pie maniem atbrauc draugu ģimene. Sēdējām, es viņus uzcienāju ar saldējumu, un draugs prasa, zem kāda brenda tu tirgosi. Es saku, Salkrastu garduma saldējums. Viņš saka, nē, tas saldējums ir pārāk labs, lai viņš tikai lokāli paliktu Salkrastos. Tev vajag citu nosaukumu. Pie visa tā, kas ir jau tā jārisina, es domāju, es taču kā, jauns brands, kā to visu izstrādāt, kur te laiks, tūlīt jau jāvar vaļā ir. Bet es viņam uzjautāju, kādu tad tu ieteiktu nosaukumu. Viņš tā tīri uz intuitīvi pasaka, Sisī saldējums. Man sākumā likās ļoti īpatnējs nosaukums, bet viņam sieva saka, Sisī tā bija Bavārijas princese Elzabete. Un tajā mirklī es sapratu, ka man jau dekori un noformējums, man jau bija doma, ka jābūt tādām kanvām, kas ir tādā karaliskā stilā. Tas tā kā jau sasaucās ar šo visu tēmu, un tad es skatos, man vafelītes jau ir piegādātas no ražotāja, un uz kastes liels uzraksts Imperial, un satver, un tur tādi kronīši, burtiski. Un tad es atcerējos vēl faktu, ka mans vārds Ilze, viņš ir tā kā izcēlies atvasinājies no vārda Elzabete. Es domāju, labi. Kaut kas varbūt tur ir, atstāšu Dieva rokās, lai viņš runā un stāsta, ko ar to pateikt. Runāt par saldējumu un neredzēt, kā tad top Sisī saldējums, būtu grēks. Tāpēc lūdzu pastāsti un parādi ekskluzīvi, kā tad top tavs saldējums. Jā. Saldējuma gatavošana būtībā ir ļoti vienkārša. Sākumā tiek sagatavota saldējuma bāze, tiek pasterizēta. Tur ir sastāvā piens, saldējs krējums, cukurs un pārējais, kas katrai garšai nepieciešams. Kas šī par garšu šodien? Plombīrs. Klasika. Jā, klasika. Un tad nepieciešama ir iekārta saldējuma pagatavošanai. Darbības princips arī ir ļoti vienkāršs. Tātad saldējuma iekārtai cilindrs ir tas, kurš dzesē. Tad ievietojam šādu te. Tātad saldējuma masa dzesēsies. Un šīs lāpstiņas viņu maisīs. Un kopā veidosies gatava saldējuma masa. Cik ilgs ir process? 15 minūtes aptuveni. Tas arī atkarīgs no laikapstākļiem, tā kā no temperatūras telpas. Jo ir nepieciešams, lai telpā ne vairāk kā 25 grādi ir. Jo
Pretējā gadījumā iekārtas darbība ir apgrūtināta. Cik daudz saldējumā tu šobrīd iegūsi? Iegūsim aptuveni kādus 7-8 litrus. Sanāk, ka viņš vairojās apjomā par kādiem 30%. Un cik tās būs saldējuma bumbiņas? Tā, tās būs kādas 80 saldējuma bumbiņas. Vai par šiem gadiem ir veiktas kādas apkopes, vai vienmēr viss ir strādājis, kā saka, Dievu spēkā, pilnīgi nevainojami? Apkopes nav bijušas nepieciešams šīm konkrētajam aparātam. Ir ļoti vienkāršs princips, kā viņš darbojās. Un bija tikai misēklis pirmajā reizē, kad es lielu apjomu ražoju. Jā, nebiju rēķinājusies ar to, ka iekārta izdod siltu gaisu un telpa ļoti ātri uzsila. Un tas ļoti traucē šo dzēsēšanas tieši procesu. Un, ja ieplānots man bija līdz 9 vakarā darbu pabeigt, tas realitātē viņu pabeidz 5 no rīta. Tas bija varbūt nedaudz interesanti, ka Salkštos centrs viss guļ, bet Salkštu gardumos durvis atvērts līdz galam vaļā un uz sliekšņa izstumta iekārta dzēsējās pēc katra cikla. Tiku galā, ātri vien telpas pielāgoju, uzlikām kondicionieri, lai ir iespējams strādāt. Jā, kamēr gatavojās saldējums, plombīra, tikmēr Ilze vēlreiz par to nosaukumu un logo. Jā. Tātad saņēmu, ka nosaukumam jābūt Sisī saldējums, arī pieņēmu to ticībā, un Dievs to apliecināja ar raksturvietu. Raksturvieta ir no Pētera pirmās vēstules. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Nākamais solis, kas bija jāizveido logo. Ja līdz šim tā pieredze, kā veidojās logo, tas ir pāris nedēļu darbs ar mākslinieku, saskaņošanas un tā, tad šī reizē laika nebija, jo sezona jau gājas beigām. Un pēc ieteikuma atvēru internetā dizaina programmu, ievadīju savus parametrus, kāds logo man nepieciešams, un programma uzģenerēja kādas 250 lapspuses, katrā pa 50 logo veidiem. Un kas bija interesanti, ka jau pirmajā lapā burtiski trešais pēc kārtas logo bija šis. Un ieraugot, es sapratu, ka tas ir īstais. Un skatījos, priecājos un atcerējos, ka man kaut ko atgādina šis logo. Viņš man atgādināja par pusotru gadu iepriekš radušos zīmējumu, kuru uzgleznoju meistarklasē. Skatoties šiem ledus blāķiem, domas atkal par tavu garšīgo saldējumu. Kas ir vispopulārākā garša no visām? Meleņu rozmarīna. Vasarā rabarberu ļoti patīk cilvēkiem, bet melena tas ir top numur 1. Un tavējā mīļākā garša? Manējā laikam klasiskais plombīrs. Process ir galā, izskatās ļoti apetitīgi, un runāt par saldējumu un viņu nepagaršot būtu grēks. Tādēļ ar tavu atļauju es ņemu salvetīti un karotīti. Stāsti, kas notiek tālāk? Saldējums ir gatavs. Mēs viņu tālāk pasējam iepakojumos, liekam dzēsēties vismaz uz kādām 12 stundām, lai viņš sastingst. Un tad viņš ir gatavs. Man rokās ir tikko no ražošanas iekārtas Sisī saldējums. Tad arī ir jāpagaršo.
Garšo pēc bērnības. Izklausīsies pēc reklāmas, bet tiešām ļoti garšīgs. Kur tad, Ilze, sākās tavs dzīves gaitas šai pasaulē? Vai tie bija Saulkrasti vai citur? Dzimusi augusi esmu Rīgā. Saulkrastos man bija vecvecākiem vasarnīca. Vasaras pavadīju Saulkrastos, bet visas ikdienas gaitas un mācības skolā viss notika Rīgā. Nu, un saulkrastniekiem, ieskaitot tevi, vai ir tā, ka jūs blakus dzīvojat jūrai, bet reti aizēja tomēr? Cik tu pati aizēja līdz jūrai bieži? Principā kopš pēdējos 3 gadus, kā tās attiecības ciešākas ar Dievu, tad pat sanāk pa 3 reizes dienā eju. Kur tev mīļākā vieta pie jūras varbūt, vai viss jūras krasts? Viss jūras krasts. Viena īpaša vieta, tas ir pie Baltās kāpes, tur ir ļoti skaisti. Un reizi gadā man ir tāds ticības mazais svētceļojums no Lilastas uz Saulkrastiem. Es eju 1. janvārī katru gadu. Tā kā atdot gadu Dievam. Jā, tā kā jūra, tā ir mana vieta ar Dievu. Šī 26. gada ziema, vai viņa tev ir īpaša, vai tu atceries savā dzīvē tādas ziemas? Sen tāda nav bijusi. Sen tāda ziema nav bijusi. Gadus 25 atpakaļ atceros tādu ziemu. Par saldējumu ražotāju, jeb meistari noteikti nepiedzimst, tu kļuvi. Un vai tu piedzimi, var teikt, vai tu kļuvi par kristieti? Nē, noteikti nē. Es Dievu nepazinu. Man arī īsti nebija kāds, kas par šo pastāsta. Man vecmāmiņa bija ticīga. Es zināju, ka viņa lūdz par mani Dievu. Bet šī vēsts par Kristu viņa nebija līdz manīm īsti nonākusi. Tas priekšstats, kas man bija par baznīcu, tas bija, ka tas ir kaut kas vecmodīgs, kaut kas ar mūsdienām nesaistīts. Pēc savas dabas es biju ļoti racionāls cilvēks, skeptiķis. Un visam vajadzēja kādu loģisku izskaidrojumu. Un tas viss mainījās tajā brīdī, kad sastapos ar dzīvu Dievu. Un piedzīvoju, ka viņš ir persona. Kāda konkrēta diena, kāds konkrēts notikums? Jā, tā bija viena konkrēta diena, ļoti spilgts notikums. Tas arī, kā jau tas notiek, ka mūsu grūtākajos brīžos mēs satveram garīgo, jo kamēr mums ir labi, tikmēr mums Dieva nevajag. Bija grūts brīdis, un tajā periodā es daudz lasīju psiholoģijas grāmatas. Vienā grāmatā bija visu laiku atsauce Bībelē. Tā ir rakstīts, Bībelē tā ir rakstīts. Un es domāju, kāpēc gan man Bībeli nepaņemt? Un es paņēmu Bībeli. Neatceros vairs, kas bija pa pāntu, ko es izlasīju. Bet Bībeles īpašnieks, viņš bija sarakstījis visādus komentārus, kas arī palīdzēja varbūt kaut kā to domu satvert un uztvert. Bet tajā mirklī, kad es izlasīju, kā es šobrīd to redzu, tas bija svētais gars, kas piepildīja manu sirdi. Tas bija ļoti brīnumaini. Tā bija liela mīlestība, miers, prieks. Un šajā stāvoklī es kādas 3 dienas nodzīvoju. Cik gadu tev bija? Man bija 20 gadi. 20, varbūt 21, kaut kur tā. Tu jau pīrādziņus cepi vai vēl nē? Nē, vēl necepu. Burtiski tas viss kopā nāca. Bet kad Dievs man atklājās, man nebija pat cilvēka, ar ko par to apspriesties. Es tikai pati lasīju rakstus, pati studēju no dažādiem avotiem, kas bija pieejami. Tā bija tāda mana vienatnes kristietība pirmā kādu 1,5 gadu. Vai ticības ceļš tev vienmēr bijis viegls? Nē,
nē, ticības ceļš viennozīmīgi nav bijis viegls, jo patiesībā tā jau ir tāda pretestība, tā kā izlausties no šīs laicīgās, no miesīgās pasaules. Tā jau ir tāda cīņa. Es domāju, ka ir arī pasaules pretspēki, kas dara visu, lai mēs tā kā, paliktu tumsā, neziņā. Gan varas, gan ļaunie gari, kā Bībelē rakstīts. Jā. Es savā laikā arī uzskatīju, es tagad būšu kristietis, man būs dzelzs kupols virs manas galvas, ar mani nekas slikts vairs nenotiks, un patiesībā jau nav tā, kā tu minēji par pārbaudījumiem dažādiem, kas mums ir jāiet cauri, viņi jau pa lielam nekad nebeigsies, un mums ir kaut kādā zināmā mērā tiešām jāpieņem tas viss, un jāaug, un tajā mierā, ko es pieminēju, arī bieži vien, jādzīvo mierā un paļāvībā uz Dievu. Jā, un ir tā, ka Dievs pēdējos gados rāda vīzijas, un kontekstā ar šo raksturvietu man prātā nāca vīzija pirms 2 gadiem. Es redzēju tādu tā kā no filmas Drošsirds, tāds izmīdīts karalauks. un es esmu tā lauka vidū, un apkārt ir cilvēki, kuri tā kā kaut kur glābjās, bēg, vāc kaut kādas mantas, kaut kur steidzās. Un es stāvu starp viņiem, un es saku, jums nav kur skriet, apstājieties, tā nav patiesība, kur jūs tagad skrienat. Tā kā mums nav jābēg. Un tajā mirklī, pirms 2 gadiem, kad es šo vīziju redzēju, pat cik tā politiskā situācija, kas mums ir, man doma bija, Dievs būs karš, un man būs jāpaliek tajā vietā, un man būs jāliecina cilvēkiem. Un es teicu, labi, Dievs, ja tas ir tavs prāts, tā notiks. Un tā es ar to vīzijas izpratni dzīvoju, bet pēc šiem notikumiem, kas bija pēdējās nedēļās, es sapratu, ka tas cīņas lauks viņš jau ir visu laiku, viņš notiek tagad. Un tā ir tā cīņa par dvēselēm, kuras vai izglābsies, vai viņas aizies pazušanā. Tagad arī mēs tepat netālu Saukrastos dzirdam arī Ādažu poligonā visādas skaņas, un viss tavs varbūt vēlējums vai aicinājums sevišķi, manuprāt, Latvijā sievietēm, kas jūtas satrauktas par šo ģeopolitisko situāciju. Tic viņas vai netic, bet ko tu varētu pateikt Latvijas sievietēm un cilvēkiem, kas ļoti satraucās? Ticībā nav bailes. Un tas ir vienīgais, ko es varu ieteikt. Jo mums nav apsolīts, ka būs miera stāvoklis. Tu teici, ka šī cīņa par dvēseļu glābšanu, es savā laikā, arī kad biju vēl salīdzinoši jauns kristietis, es domāju, ka gan jau sevi es esmu jau izglābis, un man tagad ir jāiet glābt citi, bet tad nāca vienā brīdī apskaidrība, tā kā teica, ka šī cīņa jau ir neizbēgama, un es sapratu, ka kamēr es nebūšu pilnībā savu to dvēseli nodrošinājis, kas varbūt arī nekad nevar būt, ka es nevaru tīru sirdi iet un mēģināt vēl kādam, kā slīcējs pats vēl mest glābšanas riņķi. Kā tu šobrīd jūties? Vai tu esi tikai jūties droša par sevi un tu centies jau citus vēl vilkt laukā un izglābt, vai vēl cīnies par sevi? Šobrīd man liekas, ka man tieši tas pārmaiņu laiks ir, kad tieši šī gada sākumā nāca tādi pamudinājumi, ka sirdī lika vēlmi, ka gribētos arī uzrunāt kādus cilvēkus. Dievs arī deva situācijas, kurās es varēju dalīties ticībā, jo līdz šim šī dalīšanās ticībā vairāk bija kā manas liecības. Vai cilvēkam, kurš ir Jēzu Kristu pieņēmis par savu glābēju un tic uz viņu un viņa apsolījumiem, ir obligāti jāiet uz baznīcu un jāpiedara kādai reliģiskai organizācijai vai kādai konfesijai, vai tas varbūt arī personīgs ceļš tikai? Tas var
aizsākties kā personīgs ceļš, bet arī priekš manis tas ir bijis ilgus gadus kā vienatnē ceļš, bet Dievs ir teicis, ka uzceliet no sevis kā no dzīviem akmeņiem draudzi, un tieši pēdējos divus gadus, vai trīs gadus es esmu draudzē, kuru man Dievs ir piešķīris, un es redzu atšķirību. Un tā ir ļoti, ļoti liela svētība būt ar cilvēkiem, ar kuriem tu esi vienā garā, vienā ticībā, notikumi kaut kā saistīti notiek, kurā mēs satiekamies un mēs viens otru stiprinam ticībā. Ilze, ko tu vari pateikt tiem, kuriem varbūt ir interese par kristietību, par Jēzu Kristu, bet viņi vēl nav vēl atvērši savus sirdis pilnībā? Ko tu viņiem varētu pateikt, kāpēc viņiem būtu jātic Dievam, jātic Jēzum Kristum? Es domāju, tas, ka cilvēkam jau rodās kāda interese vai jautājumi, tas jau ir, ceļš ir sācies. Un būtībā, kas arī man bija ceļa sākums, tas ir jautājumi. Ja ir neziņa, tad ir jānoformulē jautājumi. Un jautājumu tu vari adresēt Dievam, kur tu nepazīsti varbūt vēl. Un tad arī nāks atbildes. Jā, par jautājumiem es pats varu piebilst to, ka jautājumi būs daudz. Un, jo tu vairāk tālāk ej tajā ticības ceļā, patiesībā jautājumi nekļūst mazāk, viņi kļūst patiesībā aizvien vairāk. Tas tāds, manuprāt, dabisks ceļš, nebeidzams ceļš visu mūžu garumā. Tā ir. Savukārt, ko tu varētu teikt tiem, kas ir varbūt ticējuši, kuriem dzīvē ir bijušas kādas krīzes, ticības pārbaudījumi, un kurus Dievs aicinātu iespējams atgriezties, kur viņiem rast spēku, atkal rast ticību un atgriezties ticībā? Es ticu, ka atbilde nav tālu, viņi ir viens lūkšanas attālumā. Un ja nav spēks, tad tāpat ir svētība, jo mūsu spēks ir Jēzu Kristu. Respektīvi, tas ceļš ir viens tas pats nemainīgs, tas ir Jēzus. Tas ir tik vienkārši, ka cilvēcīgam prātam to ir grūti saprast, to ir viegli aizmirst. Bet es ticu, ka tos, kurus Dievs ir aicinājis, tos viņš arī aizvedīs līdz galam. Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotam un lasām visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Pāvila 2. vēstule korintiešiem, 3. nodaļa, 2. 3. pants.